šajā brīnišķīgajā dienā visiem, kas ir kopā ar mums. Mēs tiekamies Triggerī, un šodien top mūsu otrais raidījums. Un es šodien neesmu viena. Es esmu kopā ar savu brīnišķīgo sarunu biedri. Man ir viese Santa Getmančuka, pasākumu kāzu vadītāja, mana kolēģe un draudzene. Un Santai ir viedoklis par mūsu tēmu randiņu kultūru Latvijā. Sāksim! Santiņa, man pilnīgi uzreiz ieslēdzās tāds, jā. Īstenībā šo raidījumu es ļoti gribēju veidot tādu brīvā formātā, lai mēs ar tevi pasmejamies, jo šī tēma nevelti mums ir šeit zieds. Mēs atrodamies Ingas Pumpures, kas ir izaugsmes trenere studijā. Šeit ir ļoti mājīgi, jauki un kā reiz, lai runātu par šo tēmu randiņi Latvijā. Santa, saki lūdzu, tu piekriti parunāt ar mani par randiņiem, bet es pieņemu, ka tam ir kaut kāds savs iemesls, vai ne? Tev sanāk ir ne tikai viedoklis, bet var arī ir ko teikt šajā sakarā. Varbūt mēs varam iesākt ar tēmu, kas vispār ir randiņi, priekš kam randiņi ir vajadzīgi cilvēkiem? Pirmkārt, paldies, ka uzaicināji uz savu raidījumu. Jā, man noteikti ir savs viedoklis par randiņiem, jo es domāju, ka katram no mums ir kaut kāda pieredze tajā. Arī man ir kaut kāda sava pieredze tajā, un es labprāt ar jums šodien dalītos par savu izpratni gan par dzīvi, gan par randiņiem, gan par attiecībām. Brīnišķīgi. Jā, mēs varbūt varam iesākt ar definīciju, kas tad īsti ir randiņi un kāpēc cilvēki iet uz randiņiem. Un cilvēki iet uz randiņiem ar vienu mērķi, lai iepazītos. Taču tad mērķis var sadalīties, un tad vai nu šīs iepazīšanās ir tādas ar tālāk ejošām sakām, vai arī iepazīšanās beidzās pēc pirmā randiņa, vai arī iepazīšanās ir ar tādām īsāk ejošām sakām. Saki lūdzu, Santa, tavi novērojumi Latvijā vispār, jo mēs abas esam kāzu vadītājs, un mums ir arī īstenībā no šī skatu punkta savs viedoklis, jo nesen mums arī bija ar tevi saruna, kur tu minēji, un es tev arī piekritu, ka liela daļa pāru pie mums atnāk no iepazīšanās aplikācijām. Jā, tieši tik vienkārši. Tieši tā. Es domāju, ka nevienam nav sveša aplikācija Tinders, ja? Vai otra puse, vai kas mums vēl tur ir? Tagad ir jauns Badu un Bumbles vēl, kur sievietes starp citu raksta pirmās. Jā, tieši tā. Un teiksim tā, 80% no tiem jaunajiem pāriem, kas pie manis atnāk, jā, vismaz pagājušajā sezonā, tie bija pāri, kas ir iepazinušies Tinderī. Un cik vienam šis portāls Tinders der, tik otram īstenībā nedara vispār nemaz. Jā? Katram ir sava pieredze. Man ir tiešām liels prieks par cilvēkiem, kuri ir iepazinušies Tinderī, atraduši savas sirdis un pēc tam mīgi redzenus. Jā? Bet, kā jau es teicu, ne visiem šis portāls derēs, jo katram cilvēkam ir gan teiksim, tā, sava izpratne, gan sava pieredze ar to. Man arī ir savējā. Es teikšu, ka šis portāls nav priekš manis noteikti. Jā, bet tāpat laikā tas varbūt ir tev portāls, vai tas varbūt ir operatoram portāls. Jā, tas ir katram. Vai kādam no mūsu skatītājiem. Vai kādam no mūsu skatītājiem, jā. Pieredze, jā, un īstenībā, kas tev pārtrauc, bet saistībā ar šo, es nesen dzirdēju ļoti foršu tādu viedokli, ka nevajag nekad iet ar tādu, gan jau tur tādām mokām, tā kā es pieregistrēšos komats, lai pārkāpšu sev pāri un tā tālāk. Ka tā kā tiešām tur ir veiksmīgas pieredzes un diezgan daudz veiksmīgas pieredzes un viss ir atkarīgs no tā, ar kādu domu visticamāk vispār reģistrējās. Es tā pieņemu, jo ja mēs jau sākumā reģistrējamies, tas nav priekš manis, tad tas arī droši vien nebūs īstā vieta, kur reģistrēties un es pieļauju tērēt savu laiku. Jā, bet tāpat laikā mēs nekad nevaram zināt, ja kas otrā pusē būs, kurā brīdī mums uzsmaidīs veiksme un tā tālāk. Drīzāk es domāju, ka, protams, kādam varētu viedokļi atšķirties, ja, bet es domāju, ka tas vairāk šis portāls ir, teiksim, tāda ātra būstiņa saņemšanas veids, īpaši tad, kad attiecības kādam ir izjukušas. Esmu dzirdējis vairāk kārt, kad piereģistrējās portālā, lai ātri dabūtu šo te meču, dabūtu šo te uzmanības apliecinājumu no kāda un pabarot kaut kādā ziņā to savu ego. Ja? Bet, kā jau es saku, mēs nekad nevaram zināt, kurā brīdī mums uzsmaidīs veiksme arī šajā ziņā. Varbūt reģistrējās ar vienu domu,
dabūt pabarot šo savu ego, bet tā kā no otras puses varbūt tās kādam palaimējās. Jā, no 80% no maniem klientiem ir arī palaimējies. Un, kā jūs teicat, vienam strādā, otram nē. Tieši tā, no maniem klientiem arī ir palaimējies. Es pieņemu arī kaut kādi 70% tie arī ir operators un ar māju. Jā, bet ko es gribēju teikt īstenībā? Es nesen veicu pētījumu savā Instagram kontā ar Lānu un Lidiju, un es pētīju randiņu tēmu. Es biju izlikusi gan aptaujas, gan arī sūtīju anketas tādas nelielas, un saņēmu, protams, atbildes atpakaļ, un izanalizējot to visu, secināju, ka pirmkārt, ir viedoklis, ka daudzi saka, ka Tinders vispār iesākumā jau bija tā kā vietne ātrām iepazīšanām, tā kā bez tālāk ejoša kaut kāda baigā mērķa, un ka šeit mēs to esam pārvērtuši par tādu smagāku aplikāciju nekā tas ir kaut kur citur. Tas ir viens no viedokļiem, ko es tā kā atreflektēju atpakaļ no tā, ko saņēmu. Otrs ir tas, ka šajā Tinderī bieži vien ir tāds moments, ka cilvēki, pirmkārt, mums jau nereti vispār ir komunikācijas problēmas. Es domāju, ļoti daudziem ne tādā ziņā, ka tas ir viens, ka mēs tā sociāli varam runāt, bet kad ir par privāto vai kaut kā mums pašiem jāveido tā komunikācija, bieži vien mēs nemākam. Un to arī īstenībā nesen man bija laivs ar Dimantru. Arī Dimantra saka, man ļoti patīk. Tev bija laivs ar Dimantru? Man bija laivs ar Dimantru. Tu ņēmi grožus savās rokās. Es paņēmu grožus savās rokās, un Dimantra arī īstenībā man ļoti patīk, kā viņa saka to, ka mēs nemākam līdz galam komunicēt, jo mēs to neesam varbūt pat redzējuši savās ģimenēs bieži vien, kā notiek šī komunikācija, kas ir veselīga. Līdz ar to mēs arī reflektējot tālāk, mēs vienkārši nespējam, jo mums nav tādas pieredzes. Un tas ir jāmācās, un tur arī laikam ir tā sāls, ka mēs mācāmies to komunikāciju, taču ko dara sociālā vide, un pieņemsim tas pats Tinderis. Ir ļoti viegli komunicēt ar bildi. Jā, ar bildi var komunicēt jebkā. Un tas otrs, ko es saņēmu arī no cilvēkiem atpakaļ analizējot viedokļus, bija tas, ka viss forši ar bildi komunicē, taču ļoti daudz iespējams ir ghostošanas, ļoti daudz ir kaut kādas toksiskās komunikācijas, kur cilvēks, viņš saņem to maču, viņš it kā uzbūsto to savu ego, bet tāpat laikā kaut kur citur viņš nosit nost visu, pieņemsim to uzbūstoto, un viņu kāds nogausto, un ir kaut kāda komunikācija, ko viņš nevēlētos pretī, it īpaši, ja jau ir tikšanās, pieņemsim. Jā, tā kā tas ir arī tāds ļoti svarīgs moments, varbūt piedomāt vienmēr, ka aiz katras fotogrāfijas, pat arī, ja tur ir ieliktas puķes, vai es nezinu, suns. Var stāvēt koļa melnā cepurē. Koļa melnā cepurē, bet tas pats koļa melnā cepurē arī ir cilvēks, un īstenībā tas, kas mums ir vienmēr jāpatur prātā, ka aiz katras bildes ir reāli dzīves cilvēks, lai gan sarakstoties sociālajā vidē, mums liekas, mēs taču spaidam to telefonu, kas. Jā, tā kā tas ir tas risks un arī tas moments, ko es analizējot šīs savas atbildes, reflektēju atpakaļ saistībā ar Tinderi. Bet ja mēs parunājam, Santu, ne tikai par Tinderi, bet vispār, kur mūsdienās var iepazīties? Mūsdienās var iepazīties patiesībā pilnīgi jebkur. Ja? Arī, teiksim, izejot laivā, to arī iepazīties, ja? Lai cik varbūt tas muļķīgi neizklausītos. Es zinu cilvēkus, kas ir iepazinušies vienkārši ejot garām pa ielu, ieraug, šī ir ļoti skaista meitene, un es gribētu ar viņu iepazīties, bet paiet garām. Un tomēr kaut kas nostrādā zemapziņā, un tas cilvēks pagriežās atpakaļ un aiziet un pasaka, klausies, man ļoti iepatikies. Iedod man savu telefonu numuru. Un tā notiek tās iepazīšanās. Tas var notikt dažādos pasākumos, tas var notikt dažādos kaut kādos vienādos pulciņos, dombiedru grupās. Ja? Tas patiesībā var notikt jebkur. Viss ir atkarīgs no tā, cik cilvēks ir atvērts tam visam, ja? Cik viņš, teiksim, cik viņš tajā brīdī paļaujās uz to, ka viņš varētu iepazīties kādu. Bet nevienmēr iepazīstās ar kādu, teiksim, ar mērķi izveidot attiecības. Ja? Ir arī cilvēki, kas iepazīstās, teiksim, ar mērķi izveidot sadarbību, ar mērķi iegūt varbūt kaut kādus tālākajošus kontaktus. Tas nav tikai par attiecībām, iepazīšanās, bet iepazīšanās kā tāda, es uzskatu, ka viņi var notikt pilnīgi jebkur. Tieši tā, un īstenībā reflektējot tagad tevis teikto,
Es vēl piebildīšu, ka ir nepieciešama īstenībā baigā drosme iepazīties uz ielas, pieiet klāt pilnīgi svešam cilvēkam, pajautāt to numuru. Un, tur vajag iekšas, tīpaši mūsdienās, kad mēs esam pieraduši spaidīt telefonu, rakstīt īziņas un uzvanīt. Pat īstenībā dažreiz nav viegli, bet pieiet un pajautāt numuru zinot, ka varbūt atraidījums. Visu cieņu, kas tā dara, īstenībā tiešām, kas to ir darījuši, dara un piekop šādu iepazīšanās veidu, cepuri nost, reāli, respekt. Jā, bet ko es vēl gribētu tev minēt saistībā ar vispār tādu kā iepazīšanos. Skaties, tavs viedoklis par šo te publisko un sociālo vidi. Mēs izejam ārā uz ielas, un mēs jau esam citi cilvēki, kas mēs esam, pieņemsim, tajā pašā, internetā, ko citi redz mūsu, pieņemsim, kamerā vai vēl kaut kur. Un, piemēram, arī tas, kā mēs norēģētu pašas uz tādu, pieņemsim, iepazīšanos, ka tev, piemēram, pieiet klāt vīrietis un pētā numuru, tu iedot reāli savu numuru? Zini, kā atkarīgs no situācijas. Īstenībā ļoti labs jautājums, bet atkarīgs ir no situācijas. Es domāju, ka katrs cilvēks iepazīstoties, viņš novērtē kaut kādu pirmo iespaidu, kaut kādu adekvātumu, tā cilvēka. Ja tur varbūt tās gluži nebūs atnācis manām ierēbis kaut kāds kungs, sadzēries lāzaru ūdeni, iespējams, ka es iedotu. Viss atkarīgs no tā veida, kā pieiet, kā pajautā un cik pieklājīgi, cik adekvāti un tā. Viss atkarīgs principā no tā. Un, protams, galvenokārt, vai vispār es esmu brīva, protams, ja es būtu attiecībās, protams, sorry, bet nebūs, Bet viss principā ir atkarīgs no tā un tas ir viens, bet otrs, runājot par šo sociālo vidi, es arī gribu nokomentēt to, ka bieži vien tas, kas mums ir pieejami tik daudz dažādu filtri, tik daudz dažādas aplikācijas, kur mēs varam sevi uzlabot un tāpat laikā arī kaut kādā ziņā pabarot šo savu ego, kompleksi, tas ir nākamais īstenībā raidījumā. Tas būs īstenībā nākamā tēma. Nākamā tēma, bet katram cilvēkam ir kaut kādas lietas, ko viņš noteikti vēlas uzlabot, bet mana rekomendācija īstenībā vienkārši nevis to darīt caur filtriem, bet vienkārši to darīt, iet dzīvē sev piepildīt. Tā ir viena no galvenajām lietām, kas vispārībā būtu. Ja jums kaut kas neapmierina dzīvē, vienkārši ejiet sevi piepildiet, ejiet sevi realizējiet, un jūs redzēsiet, ka jums tās attiecības vienkārši pašas nāks no malām, gribēs cilvēki ar jums iepazīties, komunicēt, gribēs aicināt uz randiņiem un tā tālāk. Un bieži vien cilvēki aizmirst to, ka viena no galvenajām lietām dzīvē, kas ir, pat ne lietām, vienkārši tādiem notikumiem, esam mēs paši, mūsu dzīves kvalitāte, mūsu, pašapziņas kaut kāda celšana, viss tas ir svarīgi, lai mēs justos labi. Ja mēs jūtamies labi, tad tās iepazīšanās viņas ir, nāk tā kā blakus, bet mums ir tik ļoti daudz šīs izskaistināšanas aplikācijas, kad, teiksim, tādā iepazīšanās portālā Tinders, protams, ka bildē mēs varam redzēt vienu, pēc komunikācijas arī ir viens cilvēks, bet tā, ka mēs satiekam reālajā vaigā, bez tā filtra, un komunikācija dzīvē ir pavisam kaut kas cits, absolūti. Un es teiktu tā, ka tie ir, manā pieredzē, tie ir kaut kā 95%. Tā vienkārši ir, un tur īsti, man liekas, neko izdarīt nevar tikai, to var mainīt tikai tad, ja, teiksim, tiek aizliegtas visas šīs izskaistināšanas aplikācijas, bet ir arī reālie stāsti, tā teikt, real deal, kad ir reāls bildes, ir reāli, teiksim, saraksti, ir reāla komunikācija dzīvē, arī tā ir. Bet, mēs dzīvojam jau īstenībā tādā laikā, kurā tā ir neatņemama sastāvdaļa, principā. Tieši tā, tas tā ir, es tev piekrītu, bet ko es gribēju papildināt vēl par šo sevis, kā sacīt, jāsaka, šo sevis uzlabošanu un ieguldīšanu sevi un darbu ar sevi. Tieši tā arī ir, jo līdzīgs pievelk līdzīgu, un tas tā strādā enerģētiski, un mēs viennozīmīgi ejam tur, kur ir līdzīgi cilvēki, kas domā līdzīgi kā mēs.
pasauli uztver līdzīgi kā mēs, un mēs vienkārši pievelkamies. Un tas nav pat īsti izskaidrojums, bet tas strādā enerģētiskajā līmenī, un tā tas arī notiek. Un tāpēc arī nereti, kad ir tas fokus, ka ļoti gribās tās attiecības, un visa enerģija tur tiek ielikt. Aizmirst par sevi. Pirmkārt, aizmirst par sevi. Otrkārt, veidojās tās tā kā biezs enerģijas kunkuls ap šo vienu tēmu, un pārējais vienkārši paliek kaut kur. Un tur, kur ir biezs, tur nav, kā sacīt, jāsaka plūsma, un ja nav plūsma, nav arī notikums uz priekšu. Jā, tā kā tā tas strādā, tā kā noteikti mēs sākam ar sevi, taču tad, kad mēs jau esam pastrādājuši ar sevi, tad mēs ejam uz randiņiem un par to iepazīšanos runāsim tālāk. Ok, mēs tagad runājam par Tinderi. Mēs arī īstenībā šajā raidījumā diezgan arī runāsim par Tinderi, jo Tinders ir viena no vispopulārākajām iepazīšanās vietnēm un vietām, kā jau arī mēs secinājām, man ir 70% no Tindera, tev ir 80% jaunie pāri no Tindera. Bet tas ir apsveicam, ka tā ir. Apsveicam, lai ilgi un laimīgi. Tieši tā ir mūsu dzīves realitāte, un mums ir jābūt arī advancētiem, un mums ir jādzīvo laikam līdzi. Mēs arī no vienas puses nevaram sēdēt mājās un gaidīt, kad tad tas princis atnāks tai zirgā? Arī atnāk jau dažreiz īstenībā santehnicis, piemēram, vai mazums tur kas tur, vai jums jumts tek? Mēs salabos. Visādi jau gadās, bet ir pierādījies, ka, lai kaut kas notiktu, ir pašam arī jāspēr tas solis, un tā ir tāda tā kā divvirziena. Visākam ir divvirziena. Es jau iepriekšējā raidījumā teicu par divvirzienu sadarbību, tagad sanāk vienkārši divvirzienu iepazīšanās, ka viens grib, otrs grib, tad jau kaut kas arī var veidoties. Tieši tā, es papildināšu to, ka es piekrītu, ka, principā, ja cilvēks grib iepazīties, kaut ko izveidot, viņš nedrīkst sēdēt, teiksim, istabā vai kastē, slēgtās telpās, un tieši tā, ka, kad tad viņš atjās? Jā, kad tad viņš būs? Tā tas dzīvē nenotiek. Tā ir tomēr kaut kāda savstarpēja tāda miedarbība, kurā, piemēram, es vēlos, cilvēks vēlās, tad dodās kaut kur uz kādiem pasākumiem, tiekās, veido, dara. Tā tas notiek. Un pēc tam jau tālāk, vai tas ceļš iet vienā virzienā, vai tomēr sadalās, kā tu saki, jā, tas, protams, ir atkarīgs no pirmā iespaida. Un starp citu par pirmo iespaidu mēs arī parunāsim, jo man bija tā anketiņa, ko es arī sūtīju tev, atļāvos, ar 7 jautājumiem. Es pieņemu, ka man arī tagad skatās kāds, kas ir saņēmis šos 7 jautājumus. Un 7 vienkārši jautājumi par pirmo randiņu. Un es šos 7 jautājumus arī uzdevu Instagramā. Lūk, un pirmais, man arī uzdos, ja? Un tev arī es jau uzdevu tev, tu jau man smuki atbildēji. Es domāju, raidījumu ietvaros. Bet raidījumu ietvaros, mēs iziesim cauri, un pats pirmais ir, cik svarīgs ir šis pirmais randiņš, jo ir tāds arī viedoklis bijis, ka, pieņemsim, meitenes neiet uz coffee date, un coffee date ir, pieņemsim, tie īsie, tev ir laiks, man ir laiks, uz pusstundiņu tiekamies, kafiju, tur kofeīnu, paskatīsimies viens uz otru pusstundiņu un čau. Ir īstenībā tāda kategorija ar sievietēm, kas neiet uz coffee date. Un kāpēc? Tāpēc, ka coffee date neprasa baigos resursus, un īstenībā šis ir uzreiz jau uz nākamo tēmu, ja, ka vai vīrietim ir jādara ziedi un tā tālāk. Bet mēs vēl neskaramies tam visam klāt, mēs par coffee date. Jā, coffee date ir viegli, ātri, tāds tā kā skrējienā, tur ātri, tur tā iedzeram kafiju un parunājam 20 minūtes un skrienam atkal tālāk un skatāmies, vai mums ir tur tā kā vizuāli un dzīvē tas mečs vai nē. Kāpēc sievietes atsaka coffee date? Tāpēc, ka no vīriešu puses īstenībā coffee date neprasa baigo piepūli un, būsim laikam bišku vecmodīgas, bet tāpat laikā arī reālas, jo tā vienkārši laikam ir dabā iekārtots, ka, ir bišķītiņ, laikam vīrietim kaut kādi soļi jāspar, lai sievietei rastos tas iespaids pareizais, un viņa jau gribētu kaut ko tur tālāk tur izskatīt, jo coffee dates, tas tāds garām ejošs randiņš, jā, tā kā daudzas meitenes, nē. Daudzas iet uz restorāniem, pieņemsim, daudzas iet uz kaut kādiem, es nezinu, kur piedāvā reāli, ko mēs darīsim, jā, ko es tev varu piedāvāt, kāpēc. Ir svarīgi radīt pirmo iespaidu sievietēm. Ja vīrietis rada pirmo iespaidu, tur jau ir, savi, 60% veiksmes, ja, ka kaut kas var izveidoties, ja vīrietis vēlās, lai kaut kas izveidos ar to sievieti. Coffee dates ir tāds, tāds čomu līmenī kaut kas, jā. Tā kā
Nu, tas ir tāds, varbūt ir komentārs par šo te coffee dates un randiņu, cik ir svarīgi tas pirmais randiņš. Drīzāk es gribētu traktēt to kā pirmo randiņu, neatkarīgi no tā, uz kurien tā kā dodās, ja, cilvēki, bet pirmais randiņš, ja līdz viņam tiek, jo te atgriežoties pie šī te paša Tindera, ja, vai pie cita, teiksim, sociālās vides iepazīšanās, pilnībā ir skaidrs, ka, teiksim, sākot sarakstīties, tu uzreiz jūti, ja, vai raisās sarunas, vai kā cilvēks raksta, vai raksta gramatiski pareizi, vai lieto garumzīmes, punktus un tā tālāk, jo tas viss veido pirmo iespaidu. Un ja pirmais iespējas ir nostrādājis, ja tik tālu, kad aiziet līdz šim te randiņam, tad pirmais randiņš kāds, teiksim, bijis no sociālās vidas uz, tā teikt, real deal, ja, uz reālo vidi, tas ir ārkārtīgi svarīgs, jo pēc šī te pirmā randiņa būs noteikti skaidrs, vai būs arī 2., 3. un 4. Ja. Tas viss iet roku rokā, gan šī sociālā vide, ja aiziet līdz pirmajam randiņam, gan arī tas, kā tas norisinās visu reālajā dzīvē. Tā kā pirmajām randiņām viennozīmīgi ir liela nozīme, vai ir nozīme, ko darīs, uz kurieni dosies, droši vien atkarīgs ir no cilvēkiem. Jā. Varbūt kādam būs, kādam ir pieņemam tas, kā aiziet uz to coffee date, ja? Vienkārši padzert kafiju un tā. Citām varbūt tās nekādā gadījumā. Es vēlos, lai mēs ejam uz restorānu. Tā, tas ir atkarīgs vairāk no pašiem cilvēkiem. Kādas viņiem intereses ir, kopīgas intereses vai nav. Bet, ja es pieļauju domu, ja nonāk līdz pirmajām randiņām, tad noteikti kopīgas intereses noteikti ir. Kaut gan es esmu dzirdējis arī gadījumus tādus, kurā es negribu savu konkrētu dzimumus, ja, jo tie var būt abi dzimumi, gan vīrietis, gan sieviete, bet iet uz randiņiem tikai tāpēc, lai, teiksim, kāds izmaksātu tur kafiju vai izmaksātu pusdienas vai aizdotos uz kaut kādu bezmaksas pasākumu. Ja. Ir arī tādi, kas tīri, teiksim, lai iegūtu kaut kādu savu labumu, nevis lai iepazītos, bet vienkārši, lai iegūt kaut kādu savu labumu. Mēs varētu traktēt šo kategoriju kā, varbūt ne ar visai godprātīgiem nodomiem. Jā, tādu vairāk merkantīlo tipa cilvēku. Jā, merkantīlo tipa cilvēku, vai arī, es nezinu, kaut kādi backgroundi, kādēļ tiek, kas, nezinu, izveido šis profils ar kaut kādu aiz komata. Ja? Mēs šos te variantus šobrīd neizskatām, mēs izskatām tos, kas tiešām vēlas iepazīties un runājam tieši par šo te kategoriju. Jā, bet pirmais randiņš kā tāda viennozīmīgi, tā ir svarīga, neatņemama sastāvdaļa, kura seko pēc tam, kad cilvēki iepazīstās. Pat arī neatkarīgi no tā sociālā vide, vai tas varbūt ir reālajā dzīvē. Bet pirmais randiņš, tas ir svarīgi. Jā, mēs varbūt varam uzdot jautājumu mūsu skatītājiem un klausītājiem, vai jums ir svarīgs pirmais randiņš un kam tieši jūs pievēršat uzmanību, dodoties uz pirmo randiņu. Jā, būsim ļoti priecīgi par komentāriem un vienmēr atcerieties, ka jūsu viedoklis mums ir ļoti svarīgs. Lūk, dodamies pie nākamās sadaļas. Tagad noticis ir tas pirmais randiņš un notiek visa tā, es nezinu, darbība, jā, vai tas ir pasēdēt. Notiek pirmais randiņš, jā? Notiek pirmais randiņš un saka, lūdzu, kam tu pievērst uzmanību pirmajā randiņā? Kas priekš tevis ir tāds svarīgs? Varbūt 3 punkti tie varētu būt. Zini, kā tie 3 punkti noteikti būs kaut kāds tāds paplašinājums. Bet, kas noteikti ir svarīgi? Pirmais, ko es gribu noteikti teikt, ir tas, kādas ir šīs te kvalitātes otrā cilvēkā, ko mēs novērtējam, ir noteikti slēpjās tas, ko mēs esam redzējuši bērnībā. Un visi notikumi, kas ar mums notiek, esot pieaugušo dzīvē, ir tas, kā tas atspēlējās reāli bērnībā. Ja? Ja, piemēram, bērnībā meitenīte ir redzējusi, kad kā tētis labi izturās pret mammu, dāvina tur ziedus, lutina viņu, ja? Tad visticamāk šī meitenīte izaugot par lielu cilvēku, viņa noteikti gribēs, lai viņas vīrietis dara tieši tāpat. Un tā tas ir, un tur var izstiepties vai sarauties, bet visi notikumi, kas ar mums notiek tieši tagad pieaugušo dzīvē, ir tas, kā mēs esam to izpratuši, būdami mazi bērni. Un, teiksim, tie 3 punkti noteikti, ja viss ir nonācis līdz pirmajam randiņam, ja, tad tas, kas ir nācis tajā sociālā vidē, vai ir bijis gramatiski pareizs, vai teiksim, kā izsakās, ja, kādus terminus varbūt lieto, ko par sevi pastāst, vai šīs runas raisās vai neraisās, tad pirmais, ko noteikti
tas pirmais punkts, ko noteikti, teiksim, skatītos, ir tas, kā šī sociālā vide atsaucas uz reālo dzīvi. Vai tikpat brīvi, tikpat, teiksim, nepiespiesti, tikpat, teiksim, gramatiski pareizi reālajā dzīvē arī ir, tā kā šis te... sarunas jā, tieši tā. Tas ir otrais? Tas drīzāk būtu pirmais punkts. Tas ir pirmais? Tas ir pirmais punkts. Es teicu, ka tā tie punkti... Es cik plaši īstenībā sievietes vēro. Minkas vēro. Jā. Tieši tā. Un, tas noteikti ir pirmais. Bet tā ideja līdz tam, tas ir tas, kā mēs esam auguši, sapratuši lietas bērnībā. Otrais punkts noteikti ir, teiksim, šī te izturēšanās. Vai, piemēram, tīri elementi. Pirmajās reizēs noteikti sieviete to skatās, vai atver durvis, piemēram, vīrietis. Jā, vai, piemēram, atbīda krēslu, ja dodas uz kaut kādu. Pakarmēteli, atver mašīnai. Tas ir varbūt tāda, teiksim, tās, jā, arī tas, bet šādas te lietas, jā, noteikti būs tās, ko sieviete skatīsies, dodoties uz pirmo randiņu. Cik ļoti vīrietis rūpīgi pret viņu izturēsies. Komats jo? Pamato? Komats jo, pirmkārt, sieviete jūtās tādā veidā patīkami. Ja? Un noteikti sievietē nevajag izrādīt to, es visu varu visu pati. Jā, mēs dzīvojam tādā laikā, kur sievietes ļoti daudz ko var, bet mums ir vīrieši. Ja, mums ir vīrieši, un vīrieši ir šis stiprais dzimums. Ja mēs atkal atskatāmies, man vienmēr visu patīk salīdzināt ar tādiem pirmsākumiem, ar pagātni, un tā varbūt kāds to nosauks par ledus laikmetu domāšanu, ja? Bet tā tas dzīvē ir mūsu visumā, tad daudz kas ir tā arī iekārtots, kad senos laikos mamutu mājās nesa vīrietis. Jo vīrietis ir stiprais dzimums, ja? Vīrietis ir stiprais tā kā tēls attiecībās, un sieviete bija tā, ka šo mamutu sadalīja. Un tas arī ir jāļauj darīt, jo vīrietis ir vīrietis, viņam jāļauj ir būt par vīrieti, un sieviete ir sieviete, un viņai jābūt ir tāda, jābūt ir sievišķīgai, vājākai, viņai nav visu jāvar, ja? Jo mēs dzīvojam tiešām tādā laikā, kur sievietes tiešām ļoti daudz ko var. Tā ir, jā. Ja mēs varam tā teikt iznēsāt un piedzemdēt bērnus, tas ir ļoti daudz. Tas ir ļoti daudz. Kā tev šķiet, mēs varam šo te mamuta tēmu tā kā rezumēt ar tādu teikumu, ka mīļās sievietes iedosim iespēju vīrietim būt par vīrieti, ja? Vienkārši ļaujiet, vīrietis ir mednieks. Jā, vīrietis ir mednieks, jā, un mums ir jāļauj viņam sevi medīt. Un, jāiedod tāda iespēja, lai viņš medī. Lai viņš atver durvis, vai viņš... Bet ir arī slinki mednieki. Lai viņš slinki atver durvis, bet atver... Nē, to ideju, es domāju, ka visi saprat, ka vienkārši mums ir jāļauj... Jādod iespēju. Jādod iespēju vienkārši sev medīt un jāļaujās plūsmai, un pēc tam jāskatās, vai tas tā kā rezonējās ar to, kā mēs jūtamies, kādas ir mūsu vērtības vai nē. Un trešais punkts noteikti tad ir tas pirmais vizuālais iespējas, ja? Vai ir kopti nagi? Jā, vai ir kopti nagi, vai ir tīri apavi? Tā ir. Tā ir. Jā, tur nav varbūt jābūt tur kaut kādām super firmas drēbēm. Nē, ne par to stāst, bet vai vīrietis ir kopts, pārliecināts savās darbībās? Jā. 3 punkti, diezgan plaši, sorry, bet 3 punkti, jā. Tā kā skatītāji arī var uzrakstīt savus 3 punktus komentāru sadaļā. Mums šodien sanāk tāda komunikācija arī ar skatītāju, un man liekas, tas ir riktīgi forši, un triggerī mēs arī komunicēsim ar skatītājiem, klausītāji, jo, kā jau es minēju, tavs viedoklis mums ir ļoti svarīgs. Lūk. Cik cilvēki, tik viedokļi. Cik cilvēki, tik viedokļi, un ir arī viedoklis, ka katram cilvēkam ir savs viedoklis. Jā, tieši tā. Lūk, un savu viedokli nevajag turēt pie sevis, kā sacīt, jāsaka, ar savu viedokli ir jādalās. Jā, tieši tā, netur sveci zem pūra. Tieši tā, pūrs aizliksies. Jā. Jā, un brīnišķīgi 3 punkti mums ir, es varu nosaukt arī īstenībā savus 3. Kam es pievērstu uzmanību. Jā, tieši tā, jo katram tie ir savi. Katram tie ir savi, un man ir ļoti svarīga arī šī komunikācija, un kam es pievēršu uzmanību ir arī runa, intereses, vizuālais tēls, tas ir pats pirmais, un... tieši tā, tas ir pirmais, ko mēs redzam. Tur mēs neko nevaram izdarīt. Koptēls. Jā, koptēls. Tas ir tas. Un trešais ir arī pieņemsim šī te, galantuma izpausmes, jo... Kāpēc es to daru? Jo man uzreiz ir tāds, ja pirmajā randiņā vīrietis ir, es nezinu, tāds, kas
cilvēks atver durvis, tur parūpējās un tā tālāk. Viņš jau parāda to, ka viņš būs spējīgs to darīt arī pēc tam. Tas ir baigi svarīgi, jo, pirmais randiņš, viss ir forši, jauki, skaisti, bet dzīve turpinās, un kas būs pēc tam? Jo dzīve ir jādzīvo. Vēlams te kaut kā. Jā, es šo vēlētos noteikti papildināt ar to, ka ļoti daudziem, es zinu, ļoti daudziem ir jautājums. Es esmu arī dzirdējis ļoti daudz šādus jautājumus par to, ja mēs runājam par pirmo randiņu, par šo galantumu, par ko tu runā, vai vīrietim būtu jāapmaksā sievietes rēķins. Jā, šo mēs arī pieskarsimies. Tas ir tas nākamais punkts, rēķins un ziedi. Jā, vai vīrietim būtu kaut kas jāuzdāvā un tā tālāk. Jā, vai tas ir pienākums, vai tas ir vienkārši pēc vēlmes un sajūtas, jo paturpinot atkal šo, esmu atkal dzirdējis viedokli, ka pirmais randiņš ir tāds izlūk randiņš, kur vīrietis paskatās, vai ir vērts ieguldīt naudu tai sievietē. Kaut eiro ar rozi, bet vai ir vērts? Jā, tā kā mīļie skatītāji, klausītāji, jūs viedoklis velkam. Jā. Bet paturpināt tieši par šo galantumu, un arī tai skaitā arī par rēķinu apmaksāšanu. Es domāju, ka mūsdienīgai sievietei, būsim godīgi, viņa var aiziet gan uz restorānu, šo rēķinu pati apmaksāt. Var apmaksāt arī varbūt savu vīriešu rēķini, ar ko viņi dodās uz randiņu. Bet šajā gadījumā tas, ko sievietes, es drīzāk teikšu par sevi, par savu prizmu, jo es nevaru teikt par visām sievietēm, katrai arī varbūt būs savs viedoklis. Bet tas, piemēram, ko es skatos, es varu aiziet uz glaunu restorānu, apmaksāt savu rēķinu, bet tas, ko es skatos, vai tajā brīdī vīrietis būs gatavs par mani iestāties, Un ja viņš ir gatavs, teiksim, par mani iestāties, arī kāds arī atvērt durvis, visas galantums, tad ir skaidrs, ka šis vīrietis būs gatavs uzņemties atbildību par sievieti arī turpmāk. Bet, ja tas nenotiek, tad ir tā, ka sieviete uzņemās atbildību pati par sevi, un viņai varbūt tas nav tik interesanti. Ar šo iespējams būs komats, un viņiem būs jāuzņemas atbildība arī par šo vīrieti. Tieši tā. Agri vai vēl, un tad sanāk tāda liela atbildība, kura nav pat sadalīta uz pieaudzis bērns. Jā, kā sieviete jau var sanākt, tā kā bērnu iznāsāt un runā. Tāpēc, par iespējas došanu man ļoti patika, ka arī vīrietim ļaut justies kā vīrietim jau no pirmā randiņa, ka viņš var sajust sevi šo savu vīriešu spēku un rūpes un visu, jo tas ir tomēr dabā ielikts un vai kā mēs citreiz gribam aizmukt no dabas. Es atkal gribu papildināt. Mēs nevaram nekur aizmukt. Es atkal gribu papildināt to, ka mums sievietēm ir ārkārtīgi milzīga jauda, enerģijas jauda, un mēs vīrieti ar saviem vārdiem mēs varam vai nu tā teikt pazemināt, vai nu ritīgi pacelt, Un te ir mums jāvēršas īstenībā arī pie sievietēm ir ar to, ka mums šī sava enerģija, sava jauda, ir, teiksim tā, viņi ir jāfokusē uz to, lai vīrieti paceltu. Un ja vīrietis jūtas pacelāts šīs sievietes dēļ, viņš darīs visu, lai šī sieviete būtu laimīga. Tas ir tā. Tā ir, bet ja mēs viņu nogremdēsim, tad dāmas mīļās, negaidiet neko. Bet tā ir. Tā ir tāda savstarpēja īstenībā apusēja miedarbība gan vīrietim, gan sievietei, kā viņi veido šīs savas attiecības. Un ir forši, ja katrs domā nevis tikai par sevi un par savu ego, bet arī domā par to, kā jūtas otrs cilvēks un dara šīs lietas tā, lai otram ir patīkami un saņems tieši to pašu atpakaļ. Un īstenībā šī ir tāda tēma, ko mēs netīšām pieskārāmies tagad ejot par randiņiem. Nevienmēr patīkamā tēma, jāatzīst, tas brīžam ir tā nepatīkami, jo, protams, arī es tā skaitā, un es domāju, ka sieviete mūsdienu gadsimtā, jūs varat īstenībā uzrakstīt komentārā, kāda ir sieviete mūsdienās šajā gadsimtā, kādas ir īpašības sievietē, kam būtu jābūt sievietei, dzīvojot mūsdienās, kādai būtu viņai jābūt. Un tieši nesen es veicu tādu Mākslas akadēmijā kompozīcijas darbu, ko es arī par šo tēmu īstenībā uzreiz arī pieminēšu. Un darba nosaukums un koncepts man atnāca pilnīgi nejauši, bet man savienojās pilnīgi visas šīs nianses
no laikmeta, kurā mēs dzīvojam, un īstenībā, cik daudz šis laikmets prasa no mums, kā no sauc? Sievietēm. Kā sauc? Jā, kā sauc, jo es gribu, lai tu pasaki arī skatītājiem, jo tad, kad es izdzirdēju šo nosaukumu, viņš man tik ļoti iespiedās atmiņā, ka es pat nebrīnītos, ja arī taviem skatītājiem viņš iespiestos atmiņā. Jā, vienmēr cekot ar šo konceptu ir tā, ka es pie viņa vēl, protams, notiek darbs un tā tālāk, bet jā. Nosaukums atnāca sinhronizējot visu, kas notiek apkārt un to, kā jūtos es pati šajā gadsimtā, un nosaukums ir Svētā sterva. Un kāpēc? Tāpēc, ka, lai vai cik būtu tas, īstenībā tas ir traki, jo mūsdienās sievietē ir jābūt gan tādai pareizai, veiksmīgai, superīgai, pozitīvai, tev ir jādara tas un tas un tas, un jābūt perfektai mātēm, perfektai sievai, un vēl nezinu ko. Bet tāpat laikā, kas ir pati sieviete, ko viņa vēlās? Kas ir viņa izejot ārā no tām, izkāpjot no tām kurpēm perfektuma, ja tās visas? Bet kas viņa ir pati? Varbūt sieviete grib aizbraukt, es nezinu, dzīvot mežā starp lapsām. Audzēt burkānus un viss, un tieši tik daudz. Un tur arī ir tā smalkā robeža, un tieši tāpēc darba nosaukums ir Svētā sterva, jo svētā, tāpēc, ka dara, kā sabiedrība vēlas, un sterva ir tajos brīžos, kad viņa izvēlās pati sevi, jo izvēlēties pašai sevi ir ļoti grūti, jo tas spiediens no sabiedrības ir milzīgs, uz sievieti milzīgs, un tāpēc mēs arī varam visu. Komats, bet tā komata ir tik svarīga lieta, ka mēs varam visu, bet mēs tiešām ļoti, ļoti gribam sajust to, ka jā, mēs varam, bet ir vīrieši, kuri mūs atbalsta un ka mums nav viss jāvar. Mums nav viss jāvar. Man arī nevajag. Un arī nevajag, bet to sajūtu un to feelingu spēj iedot tikai vīrietis. Mēs nevaram to pašas radīt sevī. Mums ir vienkārši, ir jādara, aiziet vienkārši dīkliņā ar, es nezinu, no Rīmī un aiziet tur vāra mēst un skrienam un daram. Bet to piezemēšanos, kā ar sievišķības attīstīšanos, es nezinu, kaut kādu jaunu savu kaut kādu enerģiju atklāšanu spēj iedot tikai vīrietis, jo viss ir savstarpēji saistīts. Un viss ir tikai sinerģijā. Jā, tā kā darba nosaukums Svētā sterva, Svēto stervu jūs vēl noteikti dzirdēsiet. Jo, jā, es pamazām arī gatavoju apģērbu līniju. Varēs pasūtīt krekliņus. Jā. Īsumā, hashtags reklāma pati sev. Jā, bet, runājot par randiņiem un tam, kādai jābūt ir sievietē, mēs varam arī, protams, spriest, kādam ir jābūt vīrietim mūsdienu gadsimtā, un mēs ļoti ticam, ka būt vīrietim šajā gadsimtā arī ir ļoti grūti, tas nav viegli, un tāpēc arī vīrieši paliek varbūt zem šīs sloga, zem šīs spiediena, ko viņi izjūt arī emocionāli, psiholoģiski un fiziski katru dienu, jo uz viņa pleciem ir milzīga atbildība. Un tas sanāk tā kā izveidojas divi objekti, savstarpēji it kā saistīti, tāpat laikā nesaistīti, kuri vienkārši velk visu laiku sagu katrs uz savu pusi, jo man ir grūti, bet man arī ir grūti, bet tu man arī neko, un tad beigās tā arī sanāk, kā tu tikko teici, visu pati, visu. Tieši tā, bet te ir tas, ka pirmkārt nevajag visu pašai, tas ir viens, un otrs, ja cilvēks ir pašpietiekams un jūtās labi ar sevi, tad šis nav tas, tu man to nē, un es tev arī šo nē, tad tas vienkārši nenotiek, jo cilvēks, kurš mīl sevi, es domāju, veselīgā izpausmē, mīl sevi, es nerunāju tur par narcismu, bet mīl sevi un dodās dzīvē sev realizēt, piepildīt un ir pašpietiekams, tad tādas situācijas, kad tu man kaut ko nē, un es tev arī nē, viņas vienkārši nav, tāpēc, ka katrs cilvēks vienkārši iet un piepilda to, ko viņš vēlas, un viss. Un tad sanāk vakarā ir šis te punkts, kurā notiek miedarbība, savstarpējā komunikācijā, sarunā un kaut kādā, tā kā, ko es tev varu dot. Jo īstenībā tas, ko es tev varu dot, tas ir tāds pavisam savādāks gan mindsets, gan arī varbūt tā motivācija reģistrēties tajā pašā Tinderī. Nevis, ko es dabūšu no šīs te aplikācijas, bet ko es varu iedot tam otram cilvēkam, ar kuru
es iešu uz to tikšanos un kāda būs tā pievienotā vērtība, ko šis cilvēks varēs gūt komunikācijā ar mani. Īstenībā, jā, tas ir tāds interesants moments, par ko ir vērts aizdomāties, ejot uz randiņu. Jā, es redzu, ka mums komentāri arī birst. Vai tu neiebilst, kad es paņemu? Es neiebilstu. Jā, mums ir vienkārši paralēli arī TikTok live Santai. Šī tēma radās viena iemesla pēc. Tuvojās novembris. Un novembris jau ir vienreiz izskanējis kā lovembris, bet patiesībā jā, ir tāda dziesma Lovembris. Ieguglē ir vietējais, starp citu, izpildītājs. Ļoti smuka dziesma. Un tas, ko es sapratu pagājušajā gadā, kāpēc vispār es sāku vairāk arī būt sociāli aktīva un vairāk runāt par dažādām tēmām, jo tas, ko es sajūtu, ir šis te milzīgais mīlestības trūkums, kas pilnīgi aktivizējās tagad oktobris, novembris, jā, un decembrī mēs šo mīlestības trūkumu ietērpsim tādās spīdīgās un krāsainās gaismiņās, izkārsim visu kaut kur un priecāsimies ap krāsaino eglīti, ja slēpsimies paši no sevis. Bet kāpēc mēs šo tēmu paceļam, jo katrs, pilnīgi ik viens cilvēks vēlās būt mīlēts, viens otrs saprasts, trešais pieņemts. Pilnīgi ik viens. Un arī vēlās dot mīlestību. Un tā ir tā iekšēji ieliktā ikvienā tā sajūta, kas mums ir katram, ka mēs vēlamies būt pieņemti, mīlēti, un saprasti, un nē, es neticu, ka kāds labprātīgi vēlās ciest, ka kāds labprātīgi vēlās, es nezinu, tēlot kaut kādu spēcīgu un tā. Mēs visi vēlamies mīlestību, jo dabā tā ir ielikts, un mēs vēlamies saņemt un dot. Un tāpēc ir ļoti svarīgi runāt par to, tas ir viens un otrs, tas, ko es arī iepriekšējā raidījumā minēju, par laipnību. Man pagājušajā gadā bija tāda fīča, ka es uz krūzītēm pirku kafiju un es vienmēr rakstīju virsū be kind. Un kāpēc? Tāpēc, ka tas, ka tu ej ar tādu atvērtu sirdi, tu esi laipns, tu esi jauks pret cilvēkiem, tu nekādu nezini, kas tev pretī stāv, ar kādu sajūtu ir tas cilvēks. Un tur arī ir tā, varbūt tāda nianse, ka uz brītiņu iemācīties, ok, man ir šodien, pieņemsim, tāds un tāds garas stāvoklis, bet es neeju un tam otram tā kā neuzgrūžu virsū to savu. Ņem manu garas stāvokli, turi, paturi manu garas stāvokli. Ja viņš man nav šodien forši, bet, varbūt arī sūdīgi jūties, bet paturi manu garas stāvokli un es iešu tālāk. Vēl tur kādam iedošu, izdalīšu savu garas stāvokli apkārt, bet patiesībā tas, ka mans garas stāvoklis tāds ir, tas jau man pašai to ir jātiek galā. Un otram pretī varbūt arī nav forši garas stāvoklis, bet ja mēs būsim sastarpēji viens pret otru laipni un iejūtīgi un, es nezinu, pateiksim vienu labu vārdu, īstenībā vienu labu vārdu princips fantastiski strādā, unikāla lieta. Izej no mājas, vienkārši cilvēkiem, ar ko tu tiecies, pasaki vienu labu vārdu. Vienu, pat nevajag 10, vienu. Tas ir viens. Un atnāks atpakaļ un tas viss ir tīpaši tagad, kad ir oktobris, rudens, līst, es nezinu, vēstumš un tā tālāk. Mums ļoti vajag šo savstarpējo pozitīvo būsterītu un komunikāciju, kas mūs pietur tādā tā kā pacilātībā, jo nav saules. Un tas ir baigi jūtami, jā, tā kā mīļie. Mēs esam laipni, jā. Jā, tad tas ir viens vēl papildinot par šo pašu. Mēs bieži vien aizmirstam pateikties, kaut vai mums nav nevienam citam jāiet. Paldies, ka man ir tas, paldies, ka man ir tas, paldies par uzmanību. Ja. Mums ir kaut vai tīri sev jāpasakās par to, kas mums ir. Un bieži vien cilvēks sūkstās, mums nav tas, bet ja tā mēs domājam par to, ka citiem īstenībā iet vēl draņķīgāk, tad mums jābūt pateicīgiem par to, kas mums jau ir. Katru dienu jāpasaka paldies, ka man ir tas, man ir šis, man ir jumts virs galvas, esmu paēdis, man ir abas rokas, abas kājas, viss. Tad par to ir jāpasaka paldies, jo tas ir daudz, jo tas mums dod kaut rīcības spēju doties dzīvē, sevi tālāk piepildīt. Jā, un īstenībā tas ļoti labi, ka tu piebildi par to pateicību, un es varu no savas puses piebilst, ka ne tikai par to, kas mums ir, bet arī par to, ko mēs jau esam paveikuši un kas mēs jau esam, un par to mēs bieži vien aizmirstam, jo nereti ir tie mērķi, sāpņi tur kaut kur, un tad, kad es tur to un šito, un tad tikai es būšu laimīgs. Un tad mēs iestrēgsim uz tā, jo nav taču vēl tas iesācies, nenotiek tas, ja? Bet tu jau esi tik tālu ticis ar to, kas tu esi jau tagad.
Jā. Pirms gadiem 5 tu pat iedomāties to nevarēji, ka tu būsi šajā punktā, kur tu jau esi tagad. Tas, kas tu esi tagad, ir to pieredzi, ar tām zināšanām, ar to visu, kas tu esi un ko tu vari iedot citiem. Un īstenībā pirmais, ar ko būtu jāsāk, ir jāpasaka paldies sev par to, ko tu jau esi izgājis, kādu skolu tu jau esi iemācījies, visas tās atziņas, pieredzes, jā, varbūt ir dažādas pieredzes bijušas, nevienmēr patīkamas, vēl kāds, bet tās pieredzes ir izveidojuši tevi par tādu cilvēku, kas tu esi tagad. Un paldies, jāpasaka ir sev par to, nu, tā kā, jā, un jābūt pateicīgam, un ar to jau arī viss sākās, un tad mēs reģistrējamies Tinderī un ejam uz randi. Bet, nu, zika, es negribētu arī, teiksim, izcelt, ja, to Tinderi, jo, protams, tā nav vienīgā lieta, kas mums eksistē. Vai kādā vietnē, vai ejam ārā un esam gatavi iepazīties, jo tas iepazīšanās princips, kā strādā ārā, pieņemsim. Iepazīties var ar to cilvēku enerģētiski, kurš ir gatavs un kuram ir atvērta sirds. Ja sirds ir aizvērta, nu nebūs tur nekāda iepazīšanās, un kāda tur būs tā, nu, jā, tas ir viens, un otrs arī, ko es esmu piefiksējusi, komunikācija. Vēlreiz atgriezīšos pie komunikācijas, jo komunikācija tas ir tāds, jā, ar komunikāciju ir tā. Nereti ir tāds maldīgs uzskats, ka cilvēki, kas ir publiski, kas uzstājas publikas priekšā, kas tur, es nezinu, spēj brīvi runāt tur un šur un vēl kaut kur, ka viņi ir tādi daļrunīgi, varbūt viņi arī raksta. Viņam viegli iepazīties. Viņam viegli iepazīties, viņam komunikācija veidojas, nu, tā vienkārši šitā, ja. Bet, redziet, bieži vien arī sievietēm, man liekas, ir šis te moments, kā iesākoties kādai sarakstē vai komunikācijai, un ir tas randiņš bijis vai kaut kas, nu, ka ir tā strupā tāda atbilde, strupa komunicēšana. Nu, nav tur baigiet, tur, protams, ir patīkami saņemt tur vēstules, kur ir tāds un šitāds izklāsts, ja, tur un smaidiņu un vēl nezinu kas, bet, nu, citreiz ir tā, ka, nu, vienkārši tas cilvēks ir tāds, ka viņš, nu, jā, viņš ir sabiedris, kaut viņš neprot komunicēt vienkārši, un viņam ir tās, nu, tādas strupas atbildes. Un tas, ko es sapratu īstenībā, ka tās strupās atbildes neveicinot komunikāciju arī nobremzē kaut kādu iespējams attiecību veidošanos. Ka mēs neprotot paši, pieņemsim, es nezinu, baidoties arī, ja? Ak, Dievs, ko tas otrs padomās? Vai arī, piemēram, kā es tur tagad tā viņam rakstīšu? Nu, kā es, nu, ak, Dievs, es tā nerakstīšu, sabāk tur uzrakstīšu kaut kādu ok, vai labi, vai kaut kādu īso tur strupo kaut ko. Un tā puse atkal domā, nu jā, nu tā jau neko negrib, tā jau vispār tur tāda, nu, emocionāli attālināta. Un beigās mēs esam šitādi emocionāli attālināti, jo neprotam vienkārši komunicēt un baidamies no savām jūtām, baidamies apdedzināties, mēs tādi tur veidojam kaut ko komunicējam, kaut ko nesaprotam, ne līdz galam, ja, un es teiktu, tas arī īstenībā svarīgs punkts par komunikāciju sarakstēs un vispār komunikāciju, jo jāatzīst, ka ir mēs pieņem cilvēki, kas nu, vienkārši nu, nav tik daļrunīgi privātā sektorā. Viņi ir strupi. Tas, par ko tu runā, Lidija, ir ilūzijas. Ja? Tas ir ilūzija. Tas ir ilūzijas, jo redz, tad, kad sarakstīties ir vieglāk, tāpēc, ka tu neredzi un nedzirdi to cilvēku, ja? Otrā pusē. Tu nejūti to intonāciju, tu nedzirdi, tu neredzi, kā viņš to ir domājis, tā tālāk. Un tad mēs, īpaši sievietes, tā kā mums ir ļoti daudz emocijas, vispārībā pa dzīvi mums ļoti daudz emocijas, un mēs viņas tā kā laižam uz āru un tā tālāk. Tad mēs bieži vien savā galvā izstrādājam kaut kādas ilūzijas par to, kāds šis cilvēks otrs būs. Un tad, kad mēs pašas sevi tā kā uzvedinām uz šīm sajūtām par to, kā tas otrs cilvēks būs, mēs satiekam viņu realitātē, mums ir lielā dzīves vilšanās. Tāpēc, tas ir tas pirms pirmā randiņa momenta. Jā, tāpēc nu, jā, vienīgais, ko es varētu ieteikt, tas ir vairāk īpaši dāmām, tāpēc, ka, nu, cik es zinu, cik es esmu satikusi dzīvē, stiprā dzimuma pārstāvis, ja šī lieta parasti piemīt sievietēm, ka mēs sadomājamies tur nesko, tur princis baltā zirgādu vai dieniņu, un tad mēs satiekam šo cilvēku dzīvē, un mums ir lielā vilšanās, un nu, jā, tomēr tās ilūzijas ņēmušas tā varbūt virsroku, kāpēc vispār nu, tā kā šī sieviete iet un satiekās, ja? Tāpēc, ka viņas sadomājās par to, kas varbūt iespējams nav, un tā, ka viņas satiekās, tad viņai uzreiz ir
vilšanās par to, ka tas cilvēks nav tāds, kā viņai likās. Un tā ir mums vairāk sievietēm problēma, ka mēs dzīvojam bieži vien ilūzijās, jo mēs esam sapņotājs, mēs gribam gan savas priecīgās emocijas, gan savas bēdīgās emocijas, un stiprā dzīvuma pārstāvji vienkārši atliek pieņemt to, ka mums ir savas labās dienas un mums ir savas sliktās dienas. Un tas arī viss. Un sievietēm mazāk dzīvo tajās ilūzijās, tajās fantāzijās par to, kā ir. Es piekrītu tam, bet es arī piemetināšu, ka ne tikai sievietes dzīvo ilūzijās, vīrieši arī visnotaļ dzīvo ilūzijās. Jā, operatoram jāpaprasa. Dzīvojot ilūzijās. Vīrieši dzīvo. Daudz lielu sapņu ilūziju. Daudz lielu sapņu ilūziju, tieši tā. Vīrieši arī? Nu, bet, protams. Es saku, man bija taču pētījums tikko, un man nāca atpakaļ refleksija, ka vīriešiem ir tieši šī pati problēma. Viņi jau tāpat kā sievietes sarakstās, viņam tāpat kā sievietēm izveidojas kaut kāds veidols viņa iedomās. Viņš tagad aiziet satiekās, un ja tur pretī ir, pieņemsim, skarbā kaut kāda vai, piemēram, koļa tumšā cepurē. Vai Jāņa tumšā cepurē, ja pieņemsim, vienalga kāds tumšā cepurē vai bez cepuras. Jā, mums te jauni vārds ir tāds. Es aizēšu droši vien nedēļu stāstīšu par koļu tumšā cepurē. Tas vienkārši ir pirmais, kas man attaust atmiņā, zinot tos arī stāstus, ko es esmu dzirdējis no citiem, iepazīšanās internetā, iepazīstās, bildē viens aiziet realitātē ar koļa melnā cepurēm, pavisam nelīdzinās tam, kas ir bijis īstenībā. Jā, bet tāpat laikā, piemēram, tas pats attiecas pilnīgi tas pats uz vīriešiem. Viņi sarakstās ar, es nezinu, 90, 60, 90 modeli, tur nezinu kādu, un atnāk uz randiņu tas, kas atnāk, un vienkārši tad ir jautājums vienkārši. Tas ir tā kā cik garš, tik plats. Es domāju, ka šī problēma ir uz abām pusēm. Un šeit ir abām pusēm jāpiedomā pie šī te momenta. Tas nav vienpusē. Ilūzijās dzīvo visi, jo visi ir cilvēki. Un vēl ir pierādīts, ka vīrieši ir jūtīgāki par sievietēm. Tā ir? Viņš nekad to neteiks. Vīrieši nekad to neteiks. Viņi ir jūtīgi, bet nav jau taisnība, tas ir jāatzīst. Bet, un tas ir īstenībā par to komunikāciju. Es to varu par sevi. Es esmu strupa komunikācijā ar cilvēkiem privāti. Es neesmu strupa komunikācijā ar vispār sabiedrību. Es tur varu būt sabiedrības dvēseli, vēl nezinu kas, bet ja man ir, pieņemsim, privātā sarakstē kaut kas jāraksta, man iesādzās, es nevaru neko uzrakstīt, man ir vienkārši ok. Un otrs cilvēks attiecīgi pārprot, vai ne? Domā, ka tu negribi komunicēt. Jā, un tas ir vienkārši tipiski, tas ir, mans stāsts, jo, tas ir paradoks, jo es arī esmu, var teikt, dzejniece, rakstniece, es arī rakstu un tekstus rakstu, un visu kaut ko es rakstu, lasu un daru un runāju, nezinu ko, tad, kad ir par publisko. Un pēc tam iesādās mans mazais introverts, kas vienkārši, būs norma. Nevis normāli, bet norma punkts bez nekādiem smaidiņiem. Un tad tagad arī es mācos komunikācijas mākslu, komunicēt ar, emoji un vēl nezinu, ko izteikt domu garāku nekā vienā teikumā. Nevis paldies punkts, bet kaut ko paplašināt. Paldies punkts LV. Jo es esmu sapratusi, ka īstenībā, es neprotu komunicēt, un tas ir tas, ko savukārt sevī es neprotu. Un tas ir tavs triggers. Tas ir mans triggers, man, kad ir jāatbild kaut kas, man vienkārši, tā kā, varbūt atbildēsies pats, tas viss, tā kā, es bet atkal klātienē man ir vieglāk. Tad es varu pļāpāt un runāties un ņemties. Man laikam gan tā ir viegli. Es vienkārši esmu tāds cilvēks. Šie aplausi ir mani. Šie aplausi noteikti nav man, viņi ir tev. Jā. Bet arī, kas ir arī interesanti starp citu, mūsu jomā. Nereti ir tā, ka mēs vispār komunicējam ļoti daudz ar vīriešiem. Piekrīt, mums ir darbā viss kaut kur vīrieši. Tā ir mūsu darba specifika, jā. Un kas notiek īstenībā? Es izdomāju, ka tas mans komunikācijas trupums varētu būt no turienes, jo es esmu pieradusi komunicēt ar vīriešiem pa draugam. Un es iesādu sev pa draugam, tur, kur nav jāsāc pa draugam, un tad viss ir tik čomiski, norma, ok, un tā tālāk, un tad ir tāds, un tad droši vien tajā pusē, droši vien tā, viss ir tā, kā tas ir. Jā, bet man ir kur augt. Man ir jāatpie dimantras paņemt vēl vieni groši savas. Man patīk, kā tu akcentē viņas vārdu dimantra, bet viņa ir dimantra. Dimantra, tas tā
Nu, tas tā kā Italiāno izklausās. Dimantra. Tas nav toksiski, tas ir toksīk. Jā, toksīk. Toksīk, jā, tā kā ar tādu glans, jā. Kā Žanna Dārka. Jā. Tā kā tā. Un mēs tagad dosimies lēnā garā uz noslēgumu, es domāju, mūsu sarunas. Jā, mēs īstenībā aizbraucam kaut kur pa visā. Bet tāds arī bija plāns, jo man liekas, ka tās ierāmētās visas sarunas, viņas tādas ierāmētas, viņas veidojas tādas pasaules, kā var redzēt pirmo triggeri. Nē, es tur nelasīju tekstu, bet es vienkārši redziet, cik es varbūt strupā tieši tik strups cilvēks es spēju būt, jo es biju agrāk skolotāja, un tas ir fakts, un mani iesādzās skolotāja, tāpēc novilku brīlis, redzēt, cik uzreiz savādāks runāju. Cits cilvēks. Jā, un... Kādu priekšmetu pasniedzi? Godīgi sākums skola, pirmsskola. Godīgi, paldies par godīgu atbildību. Latviešu valodu, matemātiku, dabas zinības es pasniedzu. Jā, uzsvērš uz latviešu valodu bija. Okay. Jā, mēs tātad tēma randiņā. Turpinām, jā, par randiņiem. Jā, mēs turpinām par randiņiem, un noslēguma jautājums ir tāds. Jā. Nu, mēs jau izrunājām par koļu cepurē un tā tālāk, vai negatīva randiņa pieredze spēja ietekmēt topošos, es nezinu, randiņas, piemēram, kā tev šķiet, tevi pieņemsim. Ja tev ir bijusi negatīva randiņa pieredze, kur ir, jo randiņi droši vien var būt dažādi, varbūt neitrāla randiņa pieredze, varbūt pozitīva randiņa pieredze un varbūt negatīva. Un negatīva randiņa pieredze vai tevi ietekmē? Tā kā doties atkal. Nu, konkrēti mani neietekmē gan. Jā. Es vienkārši esmu tāda tipa cilvēks, kad, ja es kaut ko dzīvē vēlos, es vienkārši eju, daru un piepildu, un viss. Un ne tur izstiepties, ne sarauties. Jā, tieši tā. Bet var būt kaut kādi momenti, kas iespiežās atmiņā, jā? Tā kā ņemot kā tādu mācību stundu par to, kas ir bijis, kā ir bijis. Bet es zinu konkrēti piemērus, kur šī kaut kāda negatīvā randiņu pieredze ir ļoti ietekmējusi dzīvi. Tā, ka, piemēram, negribās vairāk iepazīties internetā, ne tas, ka doties uz randiņiem, bet tieši, teiksim, iepazīties internetā, jo tas tomēr ir tāds koks ar diviem galiem, kur tev var paveikties, un taisn otrādā, kur var ļoti nepaveikties, jā. Un, nu, mani konkrēti, ja prasa konkrēti mani tas neietekmē, bet ir kāda cilvēka kategorija, kura tomēr ietekmē, un viņi nevēlās doties vairs atkārtoti uz šiem te randiņiem kaut kāda iemesla pēc, jā. Nu, ir dažādi šie stāsti, varbūt tās, par kuriem es tā kā, varbūt tā tik skaļi, jā, dažādi iemesli un stāsti, par kuriem es varbūt tik skaļi nerunāšu, bet, nu, katram ir šī savu pieredze, protams, pieredze jāņem vērā un tā, bet vienkārši lieciet aiz auss to, ko esat piedzīvojuši un tā, bet vai tas vajadzētu jūs apstādināt, iet un iepazīties? Es teiktu, droši vien, ka nē, vienkārši, nu, divreiz izfiltrējiet, ar ko ejiet satikties, un tas arī viss. Jā, un es varētu piebilst no savas puses, ko darīt, ja gadās tāda negatīva randiņa pieredze, un kā rīkoties tālāk, un kā tikt tam pāri. Nu, manuprāt, pirmais, ko vajadzētu izdarīt, jo kas mūs iztrigero tādos momentos, kad ir bijis vispār kaut kāda negatīva pieredze? Bailes. Iesādzās bailes, ka, ak, Dievs, nākamreiz droši vien kaut kas atkal notiks. Un tās bailes, ko dara? Bailes paralizē. Un kas notiek? Un mēs vienkārši tur neejam. Bet kur ir risks? Dzīve iet uz priekšu, bet mēs nē. Nu, taisnība. Dzīve iet uz priekšu, mēs stāvam uz vietas. Mēs stāvam. Ak, Dievs. Šis tiks izgriezts noteikti. Es izņirkšos. Lai viņi izsmējās, tikmēr palasīšu, kas tur notiek. Dzīve iet uz priekšu, bet Reku rakstums uzsauc tramvaju, kafiju, cukīnī. Ko? Tāpat pasūtīja. Ak, Dievs! Nu, zin kā, nu ne visiem var būt visi gadījumi kā veiksmes stāsti un tā. Nu, var arī būt rūgtā pieredze. Galvenais ir neapstāties pie tā. Tur bija jābūt čalim ar to beku un McDonald's. Jā. Varbūt tramvajs nekādi nobaidījām. Reku raksta Lidijai skaisti smiekliņi. Ai, paldies jums! Vispār uzrakstiet kaut kādus savus uzrakstiet kaut kādu savu rezumē. No šitā trigera.
savu rezumē, kā jums vispār šāda tipa raidījuma, kā jums patīk? Arī sasmējos, raksta. Nu jā, viņai ir garda smiekla, tā tas ir. Man teica vienreiz, ka es esmu no tiem cilvēkiem, ka tur bija tā kā anekdota vai kas, ka viens iekāp tramvajā un sāk ņirgt, un viss tramvajs ņirdz, un viņš izkāpjas jau sen ārā, un visi nesaprot, ko ņirdz. Visi smējās. Ui! Šeit raksta, man ir bēdīgi stāsti par randiņiem. Nu, padalieties. Es paraudāšu. Lidijai brilles piestāvēt. Bet meičas gudras un skaists. O, jē, paldies. Tāpēc jāpiedomā, ko saka vīrietim. Mazliet jāpiebremzē emocijas. Tā ir. Jā, lilā. Tā ir. Mēs esam diezgan bagāts ar dažādu jaudu, ar dažādām emocijām, un bieži vien mēs varam uz savām emocijām vienkārši to vīrieti nabaku nospiest ne īstajā brīdī. Es izmazājos pa veikalēm šitā. Mellā ritīgi labi. Mellā un brūnā, jēj. Mēs esam, mums ir vīrieši jāmīl, bet atzīstu, ka esam arī brīžiem cūkas. Mēs arī. Zini kā, nu. Viss labi. Čaļi arī. Jā, čaļi arī. Operators saka, čaļi arī, sievietes arī, nu dažādi bet situācijas. Bet rukstīši arī jāmīl. Tā, nu jā, mēs varam paturpināt. Es tā. pēc tam paņemšu, pastīšos, kas tur vēl ir pa komentāri. Tinderī ir riktīgs lifehacks, varbūt kādam noder. Aiziet, lifehacks. No video operatora. Es vispār ieteiktu rakstīt interesanti ar pirmo pašu tekstu. Ieinteresēt, es izspēlēju to joku uz 10 profiliem, un 8 no tiem atbildēja uzreiz vienkārši. Iesākās uzreiz saruna, un tas nebija tāds teksts, čau kā iet un blā, blā, blā. Bet tas bija tā, tu esi vinnējusi loterijā randiņu ar mani tavā izvēlētā vietā un laikā reku telefona numurs un uzreiz barā un ir uzreiz kaut kāda komunikācija. Kaut ko savādāk, interesantāk. Tā. Viens no tiem man novedojis kādu. Super! Aplausi! Operators ir arī Tinder pāris, kurš ir veiksmīgi apprecējies. Lifehacks no operatora. Es vēlreiz pārteikšu. Pirmkārt, tava pieredze rāda, ka no 100%, jeb 10 pāriem, 80 ir bijuši ar veiksmīgu komunikāciju, jo nebija komunikācija iesākt ar blā, blā, blā. Jā, čau kā iet. Jā. Šodien jauks laiks vai vienkārši smaidīt. Ja? Uzreiz bija, tu esi laimējusi randiņu vai uzreiz konkrēts piedāvājums, vai uzreiz kaut kas konkrēts, es nezinu, kaut kāds garāks apraksts teksts. Interesants, ieinteresēt to dāmu. Lifehacks. Un sanāk tā, ka tu esi iepazinies Tinderī, un tev no Tinder ir sieva. Jā. Redz, kā noved pareizi komunikāciju. Tas lifehacks noturēja vēl diviem draugiem. Un vēl diviem draugiem otrs. Un viens ir tūtā. Super! Jūs redziet, strādā! Aplausu studijā! Redziet, pie kā var novest pareizi komunikāciju un... Vēlme pareizi komunikāciju. Jā, nu tu biji gatavs. Jā, esi interesants vienkārši. Esi interesants. Esi tu pats, tu taču esi interesants. Nu, es arī. Jā. Es patīk vienmēr konkursu. Tieši tā. Jā, esnībā, tas ir labs. Bet zini, kā par tiem konkursiem runājot, es vēlreiz saku, ir tik ļoti daudz dažādi, ja to cilvēku ar kādu mērķi vadīti, tā kā Tinderī iepazīstās. Nu, tur ir tā sadaļa, kur tu vari tā kā uzlikt, ko tu īsti meklē. Ilgtermiņa partneri, kaut kādai jautrībai, intīmām attiecībām, ja, ir dažādi, bet ir arī tādi gadījumi bijuši, kur pieņemsim, tur atzīmē, kad ir ilgtermiņa attiecībām, ja, un tad, kad ir šis te mečs, tad uzreiz iedod tur savu Facebook, kā tur var atrast. Jā, šitas arī un tad sākās dikpiki, un šī pavisam cita kultūra. Man ir paveicies, man nav nekad šī pavisam cita kultūra, un tas ir, man liekas, tas ir pavisam nepareizs portāls saits, kurā cilvēks Jā, īstenībā izmantosim izdevību un kameras priekšā pateiksim, cienījamie, godājamie kungi, lūksim jūs nesūtīt savas ģenitāliju fotogrāfijas sievietēm, kuras jūs nepazīstat. Lūdzu, cienīsim privātumu un citu cilvēku emocijas, nervus un vispār
jūs nekad nevarat zināt, kur viņi atvērsies. Plus cieniet savu ķermeni arī, jā. Nu, ķermeni arī, bet piebildu, jūs nekad nevarat zināt, kur viņi atvērs. Jūs nezināt, varbūt viņi stāv tramvajā un vienkārši... Starp citu, runājot, vakardien man uzrakstīja, man pazīstams cilvēks, ja mēs tā brīvi jau runājam stāstiem, man vakar uzrakstīja viens pazīstams cilvēks, kurš stāsta par to, ka ir bijis milzīgā auditorijā, kaut kur 150 cilvēki, tur IT kaut kādi darbinieki, kuri tur prezentē kaut kādas analītiskās lietas. Un 150 cilvēki auditorijā, un tad tur spiež Googlē raksti, pieņemsim tos atslēgas vārdus, spiež enter, un kas parādās, tā kā SEO laikam, vai Google Analytics, vai kaut kā tam līdzīgi skaitās. Un bija kaut kāda analītiskā kaut kādai programmai bija jāparādās, un raksta Googlē anal. Un nospiež pirmo reizi, parādās, kas vajag. Nospiež otro reizi, un visā krāšņovā vienkārši parādās process. Bet tas ir tā kā no manas mīļākās filmas Bridgetas Džonsas dienas grāmatā. Atceries to ainu, kur Marks Dārsijs sēdēja darbā ar juristiem, un viņa zvanīja viņam un skaļrunīja teica, cik bija jauks rīts, un viņš viņai pateica, Bridžet, es šobrīd esmu darbā, tu esi uz skaļruņa, un man ir konference ar 30 vai cik tur tiem juristiem. Tāds vienkārši, nice. Jā. Viņi visi zina kāds, jā. Un mācība no šī ir tā, ka arī tad, kad jūs pēc randiņiem jūs stājaties tomēr attiecībās, ir savstarpēji jānorunā, kad es tev drīkst zvanīt, kad es tev drīkst rakstīt, un tā tālāk. Svarīgi. Jā, jo katram tās nodarbošanās tomēr cits ir, un tad pieņemsim kā šajā, tur nezinu, tiesas zālē. Tiesas zālē. Jā, viss notiek, arī tiesa tagad zina, ko viņi darīs vakarā. Jā, visi zina, ko darīs vakarā, un arī pie iepriekšējā punkta, mīļie vīrieši, vienmēr domājiet pie tā, ka nekad jūs nevarat zināt, kurā vietā, kurā brīdī tiks atvērtas tās bildes un kam pēc tam tiks parādītas un tā tālāk, un vai jūs to gribat, un vai jums tiešām tas ir vajadzīgs. Lūk. Nu ko, es domāju, mēs varam lēnā, līganā veidā finišēt. Mēs tikko, es īstenībā, kur es paliku? Jā, dzīvi iet uz priekšu. Es gribēju šodien šo samontētos failus visus. Mēs tikai jāizlaiž video tikai, kur fails ir bijis. Mums būs noteikti tāds tā. Man nebūs, tev būs. Man būs. Mums viss notiek dzīvē, tā kā es redzējuši, man īstenībā pēc šī laiva uzreiz 2 minūtes, un man burtiski parādās viss materiāls uzņemtais. Brīnišķīgi. Jā, bet ko es gribēju pateikt par, tā bija negatīvā pieredze, ko es komentēju, kā tikt pāri. Nebaidīties, kaut kādā veidā tikt galā ar tām savām bailēm, jo bailes ir gan sievietēm, gan vīriešiem, un tas mūsdienās ļoti izplatīti. Mēs baidamies apdedzināties, mēs baidamies emocionāli atklāties cilvēkam, tāpēc, ka, es komentu, tur ir tie visi iemesli, jo iepriekš bija tas un šitas vēl kaut kas ir svarīgi. Vispār kaut ko sākot darīt tādu, kā iet uz raniem vai ko, ja tiešām grib kaut ko. Šeit ir piebilde, par pārējām mēs nerunājam. Iet ar tādu tā kā tīru, ar tīru, plašu, atvērtu to mindsetu, kā būs forši, un tad arī būs. Jo nereti mēs paši pievalkam un šitās kaut kādas ar savām bailēm, ar savu nedrošību, gan jau, ka tur atkal man jau tas ir viss to pagātni, atstāt pagātnē ir baigā māksla, bet tas ir ļoti noderīgi un it īpaši pie jauna starta, atstāt tiešām to pagātni, nerunāt par viņu, nestāstīt, nepreparēt, neanalizēt, visiem ir pagātni, pilnīgi visiem cilvēkiem ir pagātni, pilnīgi visiem. Bet tiem, kas pozicionē sevi kā, super saustariņu, visiem ir bijusi kādreiz pagātne. Un mēs to pagātni vienkārši esam pagātnē, tāpēc arī pagātne saucās pagātne. Mēs ar pagātni nestaigājam tagadnē, mēs nedzīvojam kaut kādus 5 gadus atpakaļ. Tas neiet nekur. Tas vienkārši mūs ievada stagnēšanā, mūs novada līdz kaut kādām, emocionālām problēmām, ka pasaule vienkārši liekas ir pret mums, bet tā nav. Pasaule ir par mums. Pasaule.
Jā, tas arī ir fakts, ļoti labs iestripinājums, ka īstenībā jau nevienu neinteresē. Un tie jautājumi, kas sākās, kā tev tur bija iepriekšējās attiecībās, un tas arī ir tas moments, tā ir zinkāra par iepriekšējām attiecībām, kas jau ir bijušas, izbijušas, pagājušas ir pagātni, noliekam un ejam uz priekšu dzīvojam, veidojam skaistu nākotni. Tas varētu būt tas labais lifehacks arī. Pirmais mums super citāts no Triggera ir, ja dzīve iet uz priekšu, bet tu nē. Tad kaut kas nav kārtībā. Un otrais citāts ir, veidojam skaistu nākotni paši, apzināti, veidojam, jo mums ir iedots pilnīgi viss, lai mēs to izveidotu. Mums ir visi resursi, mums ir īstenībā superīgs laikmets, kurā mums ir daudz iespēju. Agrāk, kā bija ar vēstulēm, tur ar zirgiem. Viena vēstule 3 mēnešus, iedomājieties, Tinderī aizsūt vēstuli, 3 mēnešus iet. Vai pasta baloda aizsūt. Vai pasta balodas nosalst, aizlido ne uz to pagastu. Tas slikti viss. No Ķīnas to 3 dienu laikā paciņā atnāk. Tagad no Ķīnas 3 dienu laiciņā paciņā atnāk. Bet, ko es vēl gribēju papildināt tieši par šo, ka nevajag stāstīt, ja kaut kādas lietas arī, pieskaroties šai pašai randiņu tēmai, ka vēl ir svarīga lieta, tas nelikt no vienām attiecībām otrās attiecībās, jā, tā kā no viena pie otra, tāpēc, ka visas nepiepildītās lietas, ko jūs neesat piepildījuši ar vienu cilvēku, jūs ienesīsiet uzreiz jaunā cilvēkā un atkal neizdosies. Tāpēc arī ir pareizi, kā tu saki, kad vienkārši ir jātīra savs prāts, kādu laiku varbūt jāizbauda vispār, kā tas ir būt vienam. Ja? Piemēram, es zinu cilvēkus, kas visu dzīvi bijuši attiecībās no vienām otrās, ilglaicīgās, ilgadējās, jā, bet viņi nezin, kā tas ir būt vieniem, būt pašpietiekamiem, izbaudīt sabiedrību arī ar sevi, tā kā arī tas ir svarīgi. Un, jo ar tīrāku prātu, tīrākām domām mēs būsim, jo labākas un tīrākas tās attiecības arī tā kā nākotnē tiek izveidotas. Tieši tā, es to pilnīgi piekrītu, bet es gribu pieminēt vienu svarīgu niansi par šo te būt vienam. Ja, būt vienam. Jā, piemēram, ja cilvēkam ir bijušas attiecības, tad attiecības un kad attiecības, piemēram, izbeidzās, tad, protams, uzrodās miljonus citu cilvēku no malas, kas saka šo te, tagad tev vajag būt vienam. Jā. Tagad tev ir tavs laiks, bet, no vienas puses, bet no otras puses. Būt vienam, būt vienam, bet atkal kāds ir vecuma posms, kurā tu šobrīd atrodies, un šis te būt vienam ir labs tāds, jo labi iedot sev pauzi, apzinātu pauzi, kurā es repērojos, sakārtojos, saprotu, ko es gribu, tur tādas lietas. Tas ir savādāk, bet tā kā šis būt vienam nereti spēja iesūkt tā kā iekšā. Ilglaicīgā un tad hopā periodā. Ir jau tik un tik gadi un sākās, ak Dievs, un sākās tā histēriskā meklēšana. Jo man tikšķi, man tur nezinu kas, man tur taču vajag. Laika pulkstenis, tūlīt apstāsies. Bet ziniet, kur ir tas interesantākais laika pulkstenis tiešām tikšķi mums visiem. Un tas ir īstenībā, traki par to ir runāt, vai ne? Mums sagās, viņš vienmēr esam jauni, skaisti un pasēr 16, bet laiks tiešām iet un laiks tikšķi un ir svarīgi sevī nospraust kaut kādas robežas. Es tagad padzīvošu priekš sevis, bet cik ilgi? Jā. Bet ko es gribu nākotnē? Labi, bet kāds grib vecumdienas? Jo stāsts jau nav par, nākamo gadu stāsts ir, kāpēc vispār cilvēki veido attiecības, lai vecumdienās būtu savs laimīgajos krēslos. Savs cilvēks, jo tas ir tik īstenībā, un tas, ko es neesmu arī piemetinājusi, tas ir tik kruti un tik forši sameklēt, tā kā satikt to savu cilvēku, ar kuru var novecot, ar kuru var sēdēt mīļākajos krēslos, dzert savu mīļāko tēju. Vai apbraukāt uz pasauli, vai vienkārši gvelst sviestu katru vakaru. Vienalga stādīt domu, jebko darīt, bet ir tas savs cilvēks, jo vecmodīgais uzskat cilvēks nav varbūt tā kā paredzēts būt vienam un tā tālāk, bet otrais ir tas, ka tiešām, tas ir tāds ilgtermiņa ieguldījums sameklēt, satikt to īsto cilvēku, ar kuru saskan. Tas ir ilgtermiņa ieguldījums, bet arī darbs. Vispār to izdarīt, jo tur ir jāieliek daļa enerģijas un nestrādā šitas te labi, es tagad pabūšu viens, un tad iesādāt, bet man ir labi būt vienam, un tad tāds, un tad pienāk vienkārši tas vecums, kad ir vienkārši jo sākumā tas, es pat varētu izteikt tā, ka iepazīstoties, pieņemsim kaut kādos konkrētos vecuma posmos,
mums jau tā līkne neiet uz plašumu, mums jau tā līkne īstenībā iet uz sašaurinājumu. Mums jau ar katru gadu sašaurinās potenciālais, iespējamais mečs. Jā, es gribu arī papildināt. Es kaut kādu laiku atpakaļ redzēju tādu postu sociālajos tīklos, kur ir vesela līnija ar cilvēkiem, un pašā galā, kad šie cilvēki tā kā iet uz debesīm. Ja? Un tur bija tāds ļoti spēcīgs teksts, kas arī man lika aizdomāties un padomāt par to, ka mēs visi piedzimstam, un mēs visi kaut kad arī atstāsim šo te zemes virsu. Un te nav runa par vecumu, te nav runa par dzimumu, vienkārši tas laika pulkstenis mums ir katram. Ja, iedots ir tik, cik ir iedots. Tik, cik ir iedots, jā. Un tāpēc ir svarīgi šo te maksimāli katru dienu izdzīvot tā. Es negribu teikt šo vārdu kā pēdējā, jo man liekas, tas ir klišejiski, ja? Bet šo katru dienu izdzīvot tā, izmantojot visas sniegtās dzīves iespējas, ko dzīve tev var sniegt, un priecāties un pateikties par to, kas tev ir, un maksimāli ar tādām tādām piesātinātām, teiksim, krāsām, ja, izdzīvot šo te savu dzīvi, lai šajās te vecumdienās, par ko tu runāji, lai nebūtu šī te nožēla par to, ka es neesmu kaut ko izdarījis vai kaut ko tā. Un vēl mēs arī, kad pirms mēs braucām tā kā uz šo te filmēšanu, mēs runājām par to, ka bieži vien vīrieši baidās tikties ar skaistām sievietēm, gudrām sievietēm, jo viņas kaut kas uzreiz attur vai viņi, nezinu, kādus tur iedomas nobīstās, ka neturēs līdzi vai ko vai kā, bet un te atkal ir otrs posts, ko es redzēju arī sociālajos tīklos, kur bija šis te Šumahers un viņa sieva, un bija šis te teksts par to, ka nebaidieties vīrieši komunicēt ar stiprām sievietēm, jo iespējams šī sieviete, vienalga kāda viņa tur skaista viss, bet stipra, es domāju, garā dvēselē, jo iespējams šī sieviete kādreiz būs jūsu vienīgā armija un būs jums tur aiz muguras pados jums patronus, un jūs būsiet ārkārtīgi lepni par to, ka jums viņa ir. Un tāpēc mans iedrošinājums jums ir, jūs nebaidieties vispār komunicēt ar sievietēm, skaistām, dažādām sievietēm. Skatieties, cik viņa ir stipra garā dvēselē. Un tad es domāju, tur kaut kāda savā ziņā šī te laime arī slēpjās. Noteikti tā arī ir. Un tas, kas man ienāca tagad prātā un ko es gribēju izcelt es pietuvošos atkal tai mūsu saknē, mūsu kāzu tēmai. Un es vēlos izstāstīt, kas ir tas mans rezumē vispār vadot 6. gads man ir. Man ies 9. nākamais, jā, es vēl esmu jauna, pabeigšu pirmskolu. Un tas, ko es esmu secinājusi vadot kāzas, ir cik patiesībā ir svarīga ģimene, un ģimene ir tieši tas, ko pāris rada. Ģimene. Un ko tas nozīmē vispār? Jā, ģimene ir pamati, un jūs redzēt, cik ir interesanti, pasaule jau tā nav vienkārši, tīpaši mūsu laikos, viss kaut kas, un mēs ejam ārā, un mēs cīnamies, un ņemamies, un viss kaut kas, un vīriešiem nav viegli, un sievietēm nav viegli. Bet ģimene, tas ir tas, kur cilvēks atnāk mājās, un viņam ir tas otrs cilvēks, kurš vienkārši to pasaules lielo smagumu sadala uz 2. Un tur arī ir īstenībā tā lielā laime, un es pat teiktu, tā ir liela veiksme sastapt tādu cilvēku, ar ko ir iespējams sadalīt šo pasaules smagumu uz 2. Un nebaidīties no tā, ka tas nāk jūsu dzīvē. Nebaidīties, jo tas ir riktīgi skaisti. Jā, tās negatīvās pieredzes kaut kas, bet ja tur fokus tiešām, vienam vai kopā, kā ir vieglāk? Komandā vienmēr ir vieglāk. Tā ir. Un lai nonāktu līdz šai ģimenei, jums kas ir jādara? Jums ir jāizdodās uz pirmo randiņu. Un tad jau redzēs, kur tālāk jūs dzīve aizvedīs, un varbūt kāda no mums, jūs kādreiz meklēsiet tā kā mūs, lai mēs vadītu jūsu vai organizētu jūsu lielo brīnišķīgo dienu. Tā kā vai bildinājumu īstenībā. Jā, tas ir jauns projekts, ko es esmu palaidusi, ka es organizēju bildinājumu. Es arī. Un tā arī. Jā. Sākumā ar bildinājumu pie mums, un tad ar kāzām. Jā, mēs jau ar Lidiju smējāmies, ka mēs kaut kādā ziņā esam, kā angļu dēvē par wingmeniem. Ja? Mēs varam, es īstenībā nezinu, kā es teikšu, ka es pabeigusi tos
Jā, man ir bakalaura grāds tiesību zinātnē, un es te vienmēr tā smējos, kad es palīdzu cilvēkiem apprecēties un vajadzības gadījumā arī izšķirties. Bet tas ir joks, jā. Tas viss ir joks, bet katrā jokā savu patiesību. Nē. Bet jā, mēs noteikti varam palīdzēt jums arī ar bildinājumu, izdomāt radošās idejas. Tā ir mūsu stiprā puse saistībā ar šo te jautājumu. Jā, bet vispār, ko es varētu pateikt, ir, ka mēs ar tevi esam tāds, nezinu, man ir tāda sajūta, ka mēs esam tādā šausmīgi foršā balansā, es esmu tāda riktīgi pa gaisu mākslinieci, tur plūstu savā radošumā, sajaucu puses, tur vēl kaut ko aizbraucu galīgi garām, nu tāda savā šitajā. A tu esi tā, kas to balonu tur pie tā, nu tā kā, tā, es tur kaut ko tur emocijās aizpūstu, tur savu to balsu ziņu man ierunā, ok, man viss skaidrs, tā, labi? Jā, es esmu diezgan tāda konkrēta, jā, man patīk konkrētība, bet tu teici tev tāda sajūta, man zikā tikko sajūta radās, ka mēs tagad šo tavu raidījumu vadām kopā. Nu jā, nu super, tāds arī bija plāns. Bet tā nav forši? Nē, skatītājs šeit var uzrakstīt kādu savu viedokli un tā, bet mums ir apmēram tā kā Dimanta sarunās bija tas pats dils. Mēs runājam vienu, tad otru un nerunājam vienu otrai pa virsmu, bet man liekas, ka mēs esam tāds foršs tandēms, ka ir tā gan tāda konkrētā puse, gan es tur aizpaldu kaut kur savās te enerģijās un tā starp citu, jā, es šogad. Mēs pusotru stundu vāramies. Jā, kaut kas no šī viss iznāks, jūs to redzējāt visu tiešraidē. Jā, kaut kas iznāks. Paskatīšos tūlīt, kādi būs. Mēs pusotru stundu vāramies iznāks, tāpēc, ka es saņēmu atsauksmes, ka pirmajā raidījumā tā nebija es, jo cilvēki gaida, ka būs šitas te. Un šitas. Nē, viss safe, viņš lādē. Jā, tā kā es labojos, es mācos justies brīvi kameras priekšā. Lūk, tā kā. Ar katru raidījumu būs foršāk un galvenais bija palaist triggeri. Un čau visiem! Tā. Jā, galvenais bija palaist triggeri un tad pārējais viss aizies lēnām. Rakstīja Lidija Sabrakus. Ko? Kur? Nu smieklos droši vien bija domāts. Jā. Uz dīvāna. Jā. Dievs, es jau gandrīz sēžu uz mikrofonu. Jēzus. Pirms 9 gadiem nekāda Tindera vai kaut kas līdzīgs nebija. Vienkārši ar draugiem LV iepazināmies un apprecējāmies. Super! Anģa? Lieliski! Viņa galerijā bija nopirkta. Galerijas statistika bija nopirkta. Ar bailēm, reku, Briķa Lila raksta, ar bailēm nav nemaz tik viegli tik galā, tas ir smags darbs ar sevi. Jā, es piekrītu. Ļoti grūti. Bet jums izdosies, jums viss izdosies. Blērs, raganas salidojums. Jā, mēs esam raganas, bet, protams, sievietē katrā sava mazā ragana. Čūskas, fūrija salidojums. Tieši tā. Paldies, ka biji kopā ar mums, un es ceru, ka tev bija gan jautri, gan arī guvi ko ļoti vērtīgu priekš sevis. Gaidīsim tieši tavu triggeri uz e-pastu podcasts triggeris@gmail.com un tiksimies jau nākamajā raidījumā. Būsim ļoti pateicīgi un būsim ļoti priecīgi, ja nospiedīs mums like un subscribe. Tiekamies!